Laima poga, negais. Romāns ir mīlestību cildinošs vēstījums par alkām pēc tuva, mīļa cilvēka, ģimenes mājīgumu, par uzticamu cilvēku meklējumiem, sāpīgiem attiecību sarežģījumiem, arī par nodevību, vardarbību, alkatību, necieņu pret sievieti. 3 paudžu pārstāvi, veidojot katru savu dzīves un mīlestības pieredzi, romānā pierāda, ka savstarpēju attiecību noturīgumu veicina uzticēšanās, labestība, maigums, cieņa, kopīgas intereses. Linda Mūrniece. No Romas līdz Vecpiebalgai. Reiz uzņēmēja un bijusī politiķe Linda Mūrniece paziņoja, ka no Rīgas pārceļas uz dzīvi Vecpiebalgā. Ne tikai atpūsties, bet arī veiksmīgi attīstīt savu biznesu un aizvadīt mierpilnu ikdienu, kas krietni vien atšķiras no iepriekš ierastās galvaspilsētas. Kas palika Rīgā? Emocijas un piedzīvojumi Covid krīzes laikā un pēc tās. Mēģinājumi pārvarēt grūtības un sakārtot dzīvi, bet tikmēr lauku miers, cilvēki un vide iekaroja Lindu ceļā uz jauniem mērķiem. Maija Priedīte. Smags gadījums. Romāns iedziļinās kādu attiecību anatomijā. Tās nav tikai attiecības ar sievieti un vīrieti, bet arī sievietes attiecības pašai ar sevi. Romāna varoņi – liela tehnoloģija uzņēmuma vadītāja, kura slepenībā raksta, un režisors satiekas tradicionāli internetā. Viņi ir šķīrušies, viņš pašķīries. Viņai ir dēls, viņam dēls un meita. Viņiem ir viss un kopā labi. Un tomēr šīs attiecības ir smags gadījums. Andris Tihomīrovs, eks-čempions, Mihails Tāls. Grāmata par 8. pasaules šaha čempionu, rīdzinieku Mihailu Tālu ir uz patiesiem notikumiem balstīts biogrāfisks stāsts par pasaules slaveno rīdzinieku. Grāmata ir šahista, šaha trenera un vēsturnieka Andra Tihomīrova patiesas aizrautības un 5 gadus ilga darba rezultāts. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam, viena no retajām šahistam veltītajām grāmatām, kurā nav atspoguļots vien šahistiem saprotamas pozīcijas. Ingrīda Zaķe. Frakas nost un tunelī. Grāmatas varoņi atraktīvi, dzīvespriecīgi, labi pazīstami mūziķi. Viņiem tādu atmiņu ir pārpārēm. Lielākoties tās saistītas ar draiskiem un nereti pikantiem piedzīvojumiem, kad tika izlemts pamēģināt, kā varētu savu maka biezumu palielināt ar ielu mūzicēšanu ārzemēs. Juris Visockis, Pāvils Raudonis, Finks un Sargeņģelis, Gaišreģis. Šī ir 2. grāmata par Eižena Finka dzīvi. Tā ļauj iepazīt cilvēku Eiženu Finku, kā arī liek domāt par Latvijas vēsturi. Tā ir gan subjektīva autora versija par cilvēku un notikumiem, bet tādēļ vēl jo vairāk uzrunā lasītāju. Grāmata gluži kā viņa fotogrāfijas iemūžina Finka pasauli, kas šķiet zudus, tomēr dīvainā kārtā vēl ar vien tuvu. Imants Liepiņš, Pasakas par lopiem. Stāsti par mūsdienu notikumiem, blēžiem un afēristiem, kas ietvert humoristiskos sižetos, ir viens no daudziem elementiem Liepiņa satīriskās prozas grāmatā. Pasaka par lopiem, kurā procesi mūsdienu Latvijā atainoti no ironiska skatu punkta. A2 pozitīvs. Lielais Aiviekstes plosts. Plosta starta vieta ir Aiviekstes hidromezls, Ošupes pagasts, Madonas novads. Visi lepni tur gaidīti. Tur gaidīs vēl nebijis piedzīvojums plostošana, tiešā un pārnestā nozīmē. 100 kilometrīgajā nobraucienā ir ar piknika elementiem ieplānoti vairāku dienu piedzīvojumu uz ūdens un upes krastā. Sievas, bērni, kāmji un suņi var burzīties rezervētā brīvdienu mājā. Tur visiem pietiks vietas un izklaides. Kristīna Lorena. Paradīzes problēma. Anna apreces ar Liemu, lai studiju laikā varētu apmesties subsidētā ģimenes miteklī. Kad gaisā uzlido absolventu cepurus, viņi priecīgi dodas katrs uz savu pusi. Anna nemaz nešaubās, ka abu laulība ir šķirta. Pēc 3 gadiem Anna ir trūcīga māksliniece, kur skaita katru grasi, bet Liems tikmēr kļuvis par universitātes pasniedzēju. Lai gan viņš ir viens no korporācijas mantiniekiem, darbs bezdvēseliskajā ģimenes uzņēmumā nešķiet saistošs. Tas, kas viņu patiesi saista, ir $100 miljonu mantojums. Tomēr testamentā ierakstīts kāds vecmodīgs nosacījums. Lai iegūtu mantojumu, Liemam jāpierāda, ka viņš jau 5 gadus ir laimīgi precējies, turklāt viņa ģimene vēlas satikt noslēpumaino sievu. Izmisumā viņš vēršas pie Annas. Mareks Torčīka. Atmiņā iededzinātais. 3:37 romāna varonis pamostis no telefona zvana. Nakstīgā saruna ar māti uzjunda atmiņas. Zēna, kurš audzis konservatīvā industriālā pilsētā, ģimenē, kam nekad nav bijis liekas naudas. Vidē, kas soda par atšķirīgo. Romāns ir daļai autobiogrāfisks un attēlo homoseksuāli orientēta zēna pieaugšanu Čehijas mazpilsētā. Mareks rāda apcelšanu skolā, nefunkcionējošu ģimeni un pirmo lielo mīlestību. Galvenais varonis iemīlas romu tautības klases biedrā, tas problēmas tikai pavairo. Šarlīna Harisa, Auroras
Tīgārdenes mistērijas. Strīdu sābols ir 2. grāmata sērijā, kuras galvenā varone ir bibliotekāra Aurora. Apmeklējot 3 kāzas un 1 bēres gada laikā, Aurorai rodas aizdomas, ka tikai viņas dzīve ir apstājusies. Tāpēc ziņa, ka Džeina atstājusi viņai mantojumā īpašumu, ārkārtīgi pārsteidz. Taču drīz vien Ro atrod rūpīgi paslēptu galvaskausu, un viņai top skaidrs, Džeinas novēlējums patiesībā ir uzdevums. Aurorai jānoskaidro, kam pieder galvaskaus, un kāpēc tas atrodas Sirmgalvas mājā. Nora Robertsa, Cerību osta. No 3 brāļiem tieši Ītens bija tas, kurš mantoja tēva aizraušanos ar Merelindas piekrasti. Pēc tēva nāves viņš ir apņēmies pilns padarīt ģimenes laivu būvs biznesu veiksmīgu. Taču dzīvē ir ne tikai sasniegumi, bet arī nopietni izaicinājumi. Lai piepildītu ilgotos sapņus, Ītenam ir jāizlīgst ar pagātni un jāatrod drosme atvērt savu sirdi, kamēr nav par vēlu.